Jūs jau dzirdat, ka man aiz muguras ļaudis visu laiku kustās. Ko tad viņi tur īsti dara? Olas ripina, šūpojās. Mani sauc Arta. Es dzīvoju Jērcēnos, un patreiz mēs esam Jērcēnmuižas teritorijā, kur mēs folkloras kopmežā vēl ar visiem ļaudīm, kas šodien sabraukuši, svinam lielo dienu. Šis rīts mums sākās ļoti interesanti ar to, ka mēs gājām mazgāt muti strautā, kas tek uz austrumiem. Un mūsu visas upītes, kas Jērcēnu pagastā atrodās, izrādās, ka tek uz austrumiem. Izvēlējāmies trenčupīti, no rīta skaisti nomazgājām muti, pastījāmies kā saulīte led, sasveicinājāmies ar viņu kopā dziedot dziesmu, ēdām dzērvenes. Arī patreiz mēs viņas ēdam visu dienu, lai sārti vaigi būtu visu vasaru. Mums, latviešiem, ir pieņemts visus saustāvis svinēt, vai tā ir tāda tradīcija, sagaidīt, pavadīt, godāt saulīti, jo mēs esam viena no tām kultūrām, kas svin savus griežus pēc saules. Un es parasti saku, ka mums latviešiem ir saules ceļš ejams, jo svinam saustāvis un saules dziesmas svinams. Mēs svinam vai godājam vai atzīmējam tradīciju, ka diena nakti vienāda garuma. Kas tad ir ar tiem jauniešiem? Kā aug, tā izaug. Visi jau viņi stāv malā. Bet ja tie vecie dara un nenogurstoši dara un iet to soli un dzied to dziesmu un dara to darbu, nu ko tad šie pie pāris gadiem darīs? Viņi tak darīs to pašu. Nu, kur tad viņi paliks? Un cilvēkiem es varētu novēlēt. Nāciet ārā. Nāciet pie dabas uz Māras baznīcu, jo nekur nav tik jauki, tik svaigi, tik tīri. Un šeit jau nesalasās cilvēki, kas nāk ar ļaunu prātu un sliktām domām. Šeit nāk tikai tie, kam ir iekšā laba griba, sirds siltums un gaiša doma, ko nes nākotnē. Mēs to lieldienu iešūposim, mēs to lieldienu iešūposim. Ar